Kā pievienot produktus? Dodaties sadaļu produkti. Šajā sadaļā jūs redzēsiet visus savus izveidotos produktus. Lai pievienotu jaunu produktu, spiežat spogu pievienot produktu. Atveras sadaļu pievienot jaunu produktu. Ja vēlamies šo produktu tirgot e-tirgus sadaļā, ieliekam atzīmi pie e-tirgus, un ja vēlamies šo produktu pievienot arī vairumtirdzniecības sadaļā, spiežam pogu vairumtirdzniecība. Ja kāda no šīm sadaļām jums ir neaktīva, jums nav noslēgts līgums par e-tirgu vai vairumtirdzniecību. Vispirms tad noskaties sadaļu, kā noslēgt līgumu. Kad esam atzīmējuši visas sadaļas, kur vēlamies, lai mūsu produkts būtu pieejams, sākam aizpildīt visu nepieciešamo informāciju. Visās sadaļās obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti. Pārējos laukus var aizpildīt pēc izvēles. Sadaļā informācija rakstam produkta nosaukumu. Izvēlamies grupu, kategoriju un produkta veidu. Ierakstām preces aprakstu, realizācijas laiku un ražotāju. Pēc noklusējuma šeit pie ražotājas parādās jūsu uzņēmums. Ja tomēr produktu ražotājs neesat jūs, tad ražotāji, lai ierakstiet konkrētā uzņēmuma reģistrācijas numuru, un arī produktam attiecīgi varētu norādīt viņam piederošās kvalitātes zīmes. Ja produktam vēl papildus pazīme, izvēlieties arī to. Un spiežat nākošais solis. Atverās cilne e-tirgus. Šajā sadaļā mēs aizpildām informāciju, kas atspoguļosies tieši e-tirgus platformā. Izvēlamies mērvienību, kādā vēlamies viņu pārdot. Šeit ievadam mērvienības soli. Mērvienības solis nozīmē, pa cik vienībām klients varēs iegādāties konkrēto produktu. Attiecīgi, ja mērvienības solis būs 5, tad klients varēs iegādāties ik pa 5 kg. Attiecīgi 5, 10, 20, 25 kg. Norādām pieejamo daudzumu. Šeit mēs norādām minimālo daudzumu vienam pirkumam, ja vēlamies, kad mūsu minimālais daudzums vienam pirkumam būs 10 kg. Kā arī mēs varam norādīt maksimālo daudzumu vienam pirkumam. Viņam tie būs 50 kg. Norādām cenu ar PVN. Ja jūs neesat PVN maksātājs, norādāt vienkārši gala cenu. Ja vēlaties produktam piešķirt atlaidi, jūs varat norādīt šeit, kāda būs cena ar atlaidi. Norādat preces pieejamību. Kādi, ja jūs tirgo vēlaties pārdot viņu vairumā, varētu norādīt šeit, kāds būtu minimālais daudzums ar vairumtirdzniecības cenu 50 kg, tad vairumtirdzniecības cena būtu 70 centi. Kad viss ir savadīts, spiežam nākošo soli. Cilnē vairumtirdzniecību mēs norādām, kādas cenas un kādas apjomi ir paredzēti biznesa vairumtirdzniecības veikalam. Izvēlamies mērvienību, tad mēs izvēlamies mērvienības soli, norādām pieejamo daudzumu, norādām minimālo daudzumu vienam pirkumam, kas mums būs 100 kg, un kā arī mēs varam norādīt maksimālo daudzumu. Norādām cenu. Arī šeit mēs norādām gala cenu ar PVN, kā arī mēs varam norādīt cenu ar atlaidi, ja tādu vēlamies. Papildus tam mēs varam pievienot arī cenas atkarībā no pasūtītā daudzuma. Mēs varam norādīt, ka no 300 kg līdz 500 kg mūsu cena ir 0,48. Un no 500 kg līdz 1000 mēs jau varam piedāvāt cenu 0,35. Kā arī jūs varat pievienot daudzumu, ko būtu iespējams pasūtīt vēlāk. Vēlamies daudzumu no 1000 kg līdz 5000 kg ir iespējams pasūtīt un norādam datumu, no kura mēs varam pievienot vairākus šāda veida pasūtījumu rezervācijas. Kad esam visu savadījuši, spiežam pogu nākošais solis. Šeit mēs varam atzīmēt, kurā no noliktavām atrodas mūsu produkts. Tad spiežam nākošais solis galerija. Nākošais solis ir galerija, kurā mums jāpievieno produkta attēls. Kad tas ir izdarīts, spiežam pogu nākošais solis. Un, ja šis produkts ir pārstrādāts, tad mēs varam savadīt šeit visas nepieciešamās uzturvērtības. Kad viss ir savadīts, spiežam pogu nākošais solis, un mēs varam norādīt, kādas piegādes mēs piedāvājam e-tirgus sadaļā.
Kad viss ir gatavs, spiežam pogu publicēt, un mūsu produkts ir veiksmīgi pievienots mūsu produktu katalogam.